morning. Labrīt, labrīt visiem. Labrīt, labrīt. Labrīt, man jau jāsaka, jums ir labvakar, bet mums šeit ir ļoti agrs rīts. Principā dodos uz Jaunlatviju. Tūlīt ausīs saule, kaut kādas, 20 minūšu laikā. Visu laiku paliek gaišāks. Labrīt. Tā, labvakar, saka Jolanta. Diemžēl TikToks tavu komentāru nobloķējis, Jolanta. Nesaprotam, kāpēc. Tā, esmu Jaunatvijas, principā netālu no Jaunatvijas. Tikko pamodos, šodien svarīga diena ir. Šodien ir Jaunatvijas vietas nosaukuma atklāšana. 29 skatītājiem vēl pat nav minūte pagājusi, kopš es esmu laivā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šodien būs apmeklēts un skatīts laivs. Čau, saka Smaidīņš laikam, jā? Nikus nevar salstīt ātrumā. Tālūkās, jā? Aiz muguras ir palma, mums ir totāls agrs rīts. Principā jāmēģina dabūt taksis. Jāmēģina dabūt taksis uz Jaunatviju. Jā, paskatīsimies, vai tik agri no rīta ir takši vai nav takši. 8 man jau ir jābūt citā vietā. Hello, Čabulis, saka sveiks, čau visiem. Esam pie Jaunatvijas, dodamies uz Jaunatviju. Tagad, cik mūs 71 cilvēks skatās 2. minūtē. Opā, tas nozīmē būs liels apmeklēts laivs. Jūs redzat, kā ausa saule, dargie draugi. Mums redziet aiz muguras ausa saule. Čabulis. Jaunatvija rulē, saka Marčelo. Čau, draugs, saka Andrejā. Čau, Andrejā. Čau visiem. Man aiz muguras ausa saule tieši tagad, šajā brīdī. Jūs varat piedalīties, paskatīties. Jums tur laikam riet vai ne? Kā ir? Marta Jansone, čau. Kāpēc nepērci sev auto visu laiku? Bet es to pateikšu godīgi, man patīk pirmkārt staigāt. Es nostaigāju citreiz dienā 20-25 kilometrus. Jo zinātniski pierādīts, ka tad, kad tu ej, tad to smadzenes strādā ātrāk. Jā? Otra lieta. Es visticamāk iegādāšos velosipēdu. Jā? Atvedīšu labu velosipēdu uz Jaunatviju, jo man patīk ar sportu nodarboties. Jā? Ja tu nopērci mašīnu, tu noresnē, paliec resns, paliec, veselībai cenāk pa labu. Labrīt, saka mums Ieviņa laikam. Mums jau vakars, jā, zinu, jums vēlas vakars. Bet mums smuki ausa saulīte. Varbūt pat redzēsiet, jā, redzat tur aizmugurē. Tā, man jāmēģina dabūt ir kāds taksis, vai šajā rīta stundā mums tas izdosies. Tas ir labs jautājums. Mēģināsim. Račkumārs, sveiki, čau, Račkumār, čau. Tūlīt atceramies, šodien ir Jaunatvijas vietas nosaukuma atklāšana. Jā? Jūs redzēsiet, kad ir pirmā vieta pasaulē, kura nes ārpus Latvijas, kura nes Latvijas nosaukumu sevī. Un tā ir Jaunatvija. Tā, tūlītās mēģināsim sarunāt taksi. Redziet, paliek gaišs ar katru minūti. Vispār varētu ņemt autobusu. Re, kur ir autobuss? Varētu ņemt autobusu, bet es tūlīt pajautāšu taksim, kas un kā. Izbrauksim cauri pilsētai, izbrauksim cauri visam. Tā, pagaid vēl fiksi jāieskrien. Fiksi jāizskrien līdz bankomātam. Darba daudz no paša rīta. Tātad viss, kas teica, ka te nekā nav, ticiet man šeit, viss ir. Te ir bankomāti, te ir rekurus parādīšu vienu bankomāti, jā. Šāds te bankomātiņš, principā visās malās. Tā, kods 000, es jokoju. Tā, ejam tālāk. Račkumārs, es esmu vislaimīgākais visā vismā. Apsveicam. Es ceru, ka es nesajaucu. Būs īstais. Nebūs varbūt. Jau varbūt pat ir īstais pinkods, jā. Do you require receipt? Yes, I require receipt. So, okay. Tā, 140 skatās. Labrīt, Ernest. Labrīt. Tātad mēs dodamies uz Jaunatvijas vietas nosaukuma atklāšana. Tūlīt būs, jā. Tā.
Nu, mēģināsim nepazaudēt. Kāds man bija tas pinkods? Ej un atceries tagad to. Neriskēsim. Nē, bija... Es toču reāli neatceros savu pinkodu. Iedomājieties, es visu laiku ņēmu, un tā ir, ka laivā tu iekšā. Man bija tāds interesants pinkods. Labi, atcerēšos, izņemšu ārā. Te pilns ar bankomātiem, te principā nav problēma ar naudas izņemšanu. Jā, daudziem var likties, tur taču nekā nav. Nē, te īstenībā viss ir. Viss te ir vajadzīgais. Tā. Mēģināsim sarunāt taksi. Kur tu taksists? Buļā. Someone is inside? Buļā, good morning. I have a question to Lavusa Primary School. Which primary? Lavusa to primary school. Yeah. And then I need to get back at 8 o'clock. Can you wait like, what time is it now? What time is it now? Now 6:20. Okay, then you need to, if you can, 90 minutes, 90, I can pay. How much it will be? Then I need to go back here and then I need to go other place. Because I'll drop you Yes? and come back and pick you because I drop my son in the school. But you will be back, yeah? Yeah, I will be back. Okay, good. It's very important, yeah? Okay, let's go. Okay, thank you. Opa. I'll drop you Yes? and come back. Yes. And after that I came again there. You drop me? Yeah. You go where you need to go. Yeah. Then you will wait there, me, and then we go back here. No, I drop you there. Yes. Then I pick again from because I drop my son in school. Then I come straight there. Yes. Perfect. Viss ležam. Which place you want to go? Primary school Lavusa, and I will show you then where we need to go. I'm in live now. I will talk. You need how many minutes? 90 minutes? 90. Yeah, 8 o'clock. I need to go away from there. Yeah, 8 o'clock. Yes, 8 o'clock. I need to go back here, Yeah. and then we go to next place. Okay. Because I drop my son, I came straight there. Good. You got the DG number or Voda number? I have both numbers. Just pass my mobile, then I reach there, then I give you call. Okay. Tā, vienu sekundīti. I will write it down. So tell me your number. 845 845 95 95 31. 31. Okay, I will call you. This is my number, but 8 o'clock I need you there. I will not call you even. 8 o'clock I'll be there. Oh, perfect. Lavusa Primary, eh? Yes, Lavusa Primary School now. And there is small road. I will show you. We go in this road a little bit. Vice Exclusive. Kad es varu braukt uz Jaunatvi dzīvot, esmu gandrīz pārdevis savu 3 stāvu dzīvokli. Vice Exclusive. Jebkurā laikā, kaut vai šodien tu vari braukt dzīvot uz Jaunatvi. Easy. Nekādu problēmu. Tā, rekus Sveidmans iet blokā, jā. Nepatīk man angļu valoda, neklausies, jā, opacī. Oh, čau, welcome back. Čau, Mi-19. Where you go? Tā. Es zvanu viņam. Tālūkās. Vēl dokumenti jākārto, nav tik ātri pārdot. Pircējs ir atrast, super, Vice Exclusive, es tev apsveicu. Un tu esi pārdevis savu dzīvokli īstenībā labā laikā, jo drīz var arī citi cilvēki nepārdot savus dzīvokļus. Paskaties, kas notiek tirgu. Tagad tu dārgu, ekskluzīvu dzīvokli Latvijā tu vari, principā, noīrēt par kaut kādiem 300 eiro, tikai 300 eiro. Iedomājies? Nu, tādu tiešām ekskluzīvu. Agrāk tāds būtu gājis pa 1000. Tagad tu vari noīrēt pa 300. Kas notiek tirgu? Principā, klientu, pircēju, īrētāju vairs nav. Jā, viņi reķināt vismaz 30 000 pamet Latviju, kurš, teiksim, nomirst, kurš emigrē vai kaut kā citādāk, whatever. Jā, kuri saspiežās ciešāk ar saviem vecākiem. Es atcerējos savu pinkodu.
8. Vot, es atcerējos. Normāla angļu valoda. Nē, zin kā, tad, kad ir tā, kad tu runā kaut kāds tāds basicus, jā, tad citreiz uzkarās tā angļu valoda ar taksistiem. Jā. Narkotikas būs Jaunatvijā, stulbs jautājums, uzreiz bloķējam, jā, nav ko šitos te, nemāk kaut ko gudru uzdot, jā. Kur atrodas Fidži? Fidži atrodas pie Austrālijas un Jaunzēlandes. Jānis Sanī, hei, es tirgoju nost Jūrmalā dzīvokli, ļoti labi, pareizi. Un šis ir visīstākais laiks, jo punkts 1 var sākties karš, jā, un principā tad jūs dzīvokļus nepārdosiet, vai arī pārdosiet tur pa 10 tiesu no viņu vērtības, jo kara laika arī pērk īpašums, bet tad viņus pērk pa 10% no reāls vērtības. Vai arī jūs attiecīgi vai arī vienkārši nepārdosiet, jo pircēji nebūs, jā, un kredīts nedos. Eiriboru likme tagad strauji pieaug, atceramies to. Vais ekskluzīvi pārdeva pa 130 000 ir ok, tā ir, jā, laba cena, protams, nezinu. Gribu zemi pirkt Jaunatvijā uz kādiem 60-70 000 un par pārējo māju uzcelt. Klausies, pa 60-70 000 tu nopirksi daudz zemi un attiecīgi māju uzcelsiet. Sorry, neņemšu tagad nevienu laivā. Ja tu vēl sacels kāds mikromājas, tad es tev pateikšu tā. Tu visu dzīvi būsi pārticis cilvēks 100%. Un tieši tagad mēs braucam uz Jaunatvijas, tad citu ir Jaunatvijas vietas nosaukuma atklāšana. Quantum Coach saka čau. Herolds arī iet ar dažiem sekotājiem blokā, aiziet. Rikards, kā Jaunatvijā iet, ir jau kāds, kurš sācis celt māju? Ja es esmu sācis celt māju, man ir principā paredzēta māja uz 8 istabām, tas ir 1. stāvā, 2. stāvā skatīsimies, cik mēs tur satilpināsim. Tu esi Latvijas pilsonis, jeb, vai es esmu jo gribu ar ģimeni braukt, pareizi, te ir labākā vieta, kur braukt, kur dzīvot, viennozīmīgi ģimenēm, atsevišķi ar bērniem. Mums pie Jaunatvijas blakus ir upīti, kas nav dziļi, kur ir tīrs tekošs ūdens, kur tu var droši iet peldēties ar bērniem, pats var iet peldēties ļoti, teiksim, sēklas tā nav gauja, kur piekšā pēkšņi dziļš atvari un viss pārējais, ja te ļoti droši tādā ziņā. Juris Butkrītis, sveiks Juri, Jorka Fīza, jau Ernest, kā labi iet, čau, Jorka Fīza. Kartē ir atzīmēta kā Jaunatvija, kartē ir atzīmēta kā, priekš mums viņi ir atzīmēta kā Jaunatvija. Tur skolas ir bērniem? Jā, mums tieši blakus ir viena skola un bērndārs. Jā, tieši blakus. Kaut kāds kilometrs ar kājām, principā, jāiet. Un tāda forša skoliņa, ļoti skaistu skatu. Tajā pašā teritorijā arī bērndārs ir iekšā. Džanbār, čau Ernest, čau, Džanbār. Tā, laižam, es jums parādīšu. Te nav ko, mēs braucam pa tādu apkārtceļu, jā. Bet aptuveni tā izskatās. Mēs nebraucam cauri pilsētai. Pilsēta, protams, ir liela, plaša apdzīvota, bet šis ir tā kā backroads. Tu esi Jaunatvijā, ja mēs tagad dodamies uz Jaunatvijas, būšu Jaunatvijā pēc aptuveni kaut kādām 15 minūtēm. Kādā valodā tur notiek komunikācija? Angļu. Visi te ļoti labi saprot angliski. Saulīte ir uzausus, kā jau redzams. Neviena latvieta nav sanācis satikt. Latviešiem, lielākā daļa vispār nav zinājuši, kas ir Fidži. Tā kā vēl nav latvieši, bet daudz man braukt šajien, jo principā es jau pusgadu reklamēju stāstu Fidži, tīri braukt, apskatīt Fidži, bet neskaitīsim tos, kas ir jaunatvieši, kas ir nopirkuši savu zemes un braukt šeit taisīs mājas. Tu jau tur dzīvoji, skatos, vai nē? Es dzīvoju šeit, jā, šeit ir, es netaisos nekur citur dzīvot, šeit ir labākā vieta, kur dzīvot. Ir vienkārši fantastisks klimats, ir nereāli skaisti skati, te ir vienkārši ideāli. Es godu vairs neredzu vietu, kur es labāk gribētu dzīvot. Vai Jaunatvijā atbalsta projektu, bet atbalstīju. Tur pats par sevi, tas ir pats par sevi, bet es skatos, ka mani sauc, tev jau ir tāda uzņēmēja gariņš iekšā, vai ne, ka tu gribētu kaut ko taisīt. Es atbalstīšu ļoti daudz ko.
notīdīsim kameru. Mums ir projektā paredzēts daudz dažādi ar latviešiem saistīti uzņēmumi. Angliski tas ir roka, tieši tā, jā. Lopkops, kur tā Laimes zeme vai upe ir upes krasti no Ķīseļa? Kādā ziņā upē? Nu, kas tās pa muļķībām ir? Ko tad tu gribi pateikt, ka nav pasaulē labākas vietas par Latviju, kas tu vai arī neesi bijis vienkārši pasauli apceļojis? Es esmu apceļojis 47 valsts, un es jums pasaku, Jauntvija ir labākā vieta, kur dzīvot. Tas ir ar garantiju. Jo kartē nav Jauntvija. Dzīvošanai atļauj viegli dabūt, jā, nav nekā sarežģīt, jo skaties, piemēram, pieldošai, tev nekādas dokumentus nevajag. Tev iedod uz 4 mēnešiem vīzu. To, nu, tā kā, viņi to sauc par vizitoru atļauju. Un to var pagarināt vēl uz 2 mēnešiem. Un, ja tu teiksim, negribi atļauju taisīt sev, bet tu gribi ilgāk palikt izlido ārā, tāpatās uz Vanuatu 100 eiro samaksā aptuveni un lido atpakaļ. Un attiecīgi viss tev atkal ir pusgads, atkal var palikt tā kā īzī, gan palikt uz dzīvošanu, gan atļauj dabūt. Toboji, čau Ernests, sen neredzētais, čau, jā, es neesmu bijis kāds 5 dienas laivā, un tad uzreiz, man liekas, visi jau aizmirsuši par mani Vairs ekskluzīvu. Es būšu pirmais latvietis, ko satiksiet Fidži. Vairs ekskluzīvu, es ceru. Ārturs Lindbergs. Jaunlatvijā ir infrastruktūra, jā, mums te viss ir. Tu skaties, es braucu pa ceļu, jā, kur viss ir apkārt. Tagad ir klaišs lauciņš, tūlīt parādīšu, te kaut kur sākās mājas un tādi depiņi. Jā, te rekur tūlītās parādīšu jums. Te mājiņas sākās, ja es braucu pa normālu asfaltētu ceļu, mums internets, elektrība, viss mums ir, jā. Rekur benzīntanks tūlīt būs. Pacific. Jā, tā kā mums te viss apkārt ir īzī. Šodien man brauc ūdeni pievilkt. Es vēl sazvanīšu vēlāk to cilvēku. Un, principā, būs ūdentiņš un arī elektrība. Jauntajā. Ernests ciejas vēsturē. Jā, es man liekas, jau esmu iegājis vēsturē, ka, jo redziet, šodien ir vietas nosaukuma atklāšana. Es to parādīšu pēc aptuveni kaut kāds pusstundas, kur mums ir pirmā un vienīgā vieta pasaulē ārpus Latvijas, kur nes Latvijas vārda nosaukums sevī, jā, tātad Jaunlatvija. Un mums ir šī plāksne ir uztaisīta, uzvietota un viss pārējais. Kas ar tiem cilvēkiem, kas jau dzīvo, ir vietēji, ja viņi sāk dzīvot Jauntvijā? Nē, viņi jau dzīvo savās teritorijās. Mums ir Jauntvijas teritorija, viņi dzīvo savās teritorijās, jā. Viņi tak runā citā, nē, visi tur runā angliski. Tā, ejam tālāk. Negribu lielīt internetu, jā, jo kaut kādā brīdī, protams, ja tu aiziet kādā aklajā zonā, arī Latvijā var pārtrūkt, bet paskatieties, jā, cik mums ir nereāli labs internets. Tu brauc ar mašīnu un nekas nepārtrūkst. Visu laiku ir foršs internets, jā. Nu, skatīsimies, protams, vai visu ceļu tā būs. Tā kartē nav tāds, pagaid, ko nozīmē kartē nav tāds. Mums ir savu Jaunlatviju un viss, ko tev vēl vairāk vajag. Kas būs, kad būs kartē, ko aita neaptēst. Es nevaru šities stulbie cilvēki piesienās tādiem sīkumiem. Sorry, visi, kas piesienās, iet blokā, jā. Yes, this road. Atceramies, šeit neviens, ja jums kādam kaut kas nepatīk, droši nelasiet mani, neskatieties mani, jā, nebrauciet uz Jaunlatviju. Te ir attīstītiem cilvēkiem domāta vieta, nevis kaut kādiem šitiem, kam patīk pie sīkumiem piesieties, jā. Jaunlatvijas vietas nosaukums tagad ir, jā, un viņu reģistrēt, tā ir, kā lai saka, tehnisks jautājums, jā. Jā, es tieši tā arī bloķēju nost uzreiz visu, tur nav ko čakarēties ar viņiem. Vai es varu aizbraukt Jaunlatviju kā ceļotājs? Jā, droši. Ārturs Lundberg, sorry, Ārča, ja nevarēju, sorry, zin kā, man te ātrumā tik daudz te komentāri. Vai es varu aizbraukt Jaunlatviju kā ceļotājs vēlreiz? Jā, droši viss varat atbraukt uz Jaunlatviju kā ceļotāji, nekāda problēma. Tālūkās. Kā jums tur Latvijā klājās, kāds laiciņš ir šodien ārā? Drīz jau Līgo būs klāt, ne? Opā. Saslavē internetu, redziet, tagad pazūd internets, jā? Jo
mēs esam tagad rekordbišķīt noraustījās internets, jā, jo pārslēdzās zonas, tad, kad tu brauc laivā, pārslēdzās šeit tā zonas no viena torņa uz otru. Atis, skuj, kā ar tur vietējām meitenēm izskats, rakstura īpašības un viss, kas tāds. Jā, izskats ļoti skaistas meitenes, gan aziātes, gan teiksim tā, vietējās fidžijietes, tāpat arī musulmanietes, eiropietes, te ļoti daudz brauc, jā, te ir, dargie draugi, ļoti liela izvēle ar meitenēm, jā. Šodien karsts un sutīgs, opā. Cik maksā lidojums un kā tur var nokļūt? Caur kiwi.com droši ieej, paskaties, nokačā to aplikāciju kiwi.com un tu var droši lidot pie mums. Sezonā, protams, tās cenas ir dārgākas, nesezonā viņas ir lētākas. Bet ko es esmu pamanījis, kad pasaulē bija tāds raksts, pat, kad principā celsies biļešu cenas, jo pasaulē, pasaules vara negrib, lai jūs tagad sāktu izlidot ārā no Latvijas. Viņiem vajag, lai cilvēki nebrauc projām. Jūs saprotat, Latvijā reāli drīz var sākties karš, būsim godīgi, var sākties un var nesākties, jā, bet es dodu kāds 80%, kad, skatīsimies, kā tas scenārijs izies, jā, bet, ka varētu būt tomēr karš, jā, un skatīsimies, cik daudz ukraiņi vēl klapēs Krievus, jā, tas mazliet attālina kara sākumu, bet, redzēsim, jā, un tāpēc tiek visādi šķēršļi lai jūs neizbraukt ārā no valsts, arī pases jūs vairs nevarat tik ātri sakārtot un visu pārējo. Ir jāgaida pēc mazliet pusgadu rindā, lai pasi dabūtu. Šodien karsts, ok. Tāpat smukas kā mauri meitenes, jā. Vai ekskluzīvi tur ziema ir kā tāda, vai visu gadu silts un vasara? Visu gadu ir silts un vasara, tagad viņiem skaitās ziema. Šī te ir ziema, kurā es tagad kur te ir Jaunlatvijas apkārtne nedaudz, tas ir, mēs esam te ātrumā, protams, neko redzēt baigi nevar, jāredz ir pašiem, te ir skaisti kalni apkārt, nereāli vienkārši. Kur tur tālumā, jā, šī tāda kalni. Braucienu laikā baigi nevar šajā apgaismojumā redzēt, bet te ir, tāda apkārtne, kad prieks staigāt. Tur murgo par karu. Kāds ir murgo par karu? Tieši tāpat man teica, tad, kad es teicu, ka sāksies karš šajā reģionā, neviens neticēja. Tas bija kaut kāds 2,5 gadus atpakaļ, es teicu, jā, neviens neticēja tur. Paskatieties, karš jau iet pusotru gadu, jā. Tāpat es teicu, nekustamā īpašuma cenas kritīsies. Mums pat ir video, kur mūs tur noliek, visi tur lamājās, saka, kas nekritīsies. Paskatieties, pagāja laiks, nekustamā īpašuma cenas ir tā nokritušās, ka maz neliekās. Gan īrei nokritušās cenas. Māju skaits ir dubultojies tirgū pa gada laikā. Iepriekšējo gadu bija 2200 mājas piedāvājumā, tagad jau ir pie 4000 mājām piedāvājumā, jā. Sūda muša saka, čau Erneste, čau muša. Jā, bet redziet, es vēlreiz saku, ja, kad es dodu procentuālu iespēju, un es nesaku, ka viņš sāksies tūlīt tagad, bet fakts ir viens, ka ar karu ir jābūt uzmanīgiem, ja, jo ir jābūt rezerves variantam, kur tev doties, ja gadījumā sākās karš, ja, tad to ir jārēķinās, dargie draugi. Es laižu uz Jaunlatviju tieši tagad. Šī viss ir Jaunlatvijas apkārtne. Tie, kas brauks uz šejienu, jūs redzēsiet nereāli skaisti, vienkārši nereāli skaisti. Tā. Okay, just let's go to school. I will show you. You need to turn right. No. Go there. Go there. And there will be one street. First road, turn right. Nopietni rieksti ir izskatījās smadzenes šitiem. This right? Yes, this right, and go as far you can. So, like around 1 kilometer there. Nopietni rieksts ir izskatījās smadzenes šitiem, kas pozitīvi skatās uz viņu. Nākti atkal šitie te heiterīši
Heitrīši katrā ziņā noteikti nebūs tie, kas dzīvos pie mums, jā. Lai paliek Latvijā, lai tur dzīvo. Mēs tagad tieši iebraucam tūlītās Jaunatvijas teritorijā. Tā ir sūdīga reklāma. Šogad domā sajies pati sala. Es domāju, uz gada beigām vajadzētu... Left. Yes. Not very bad, right? Yes, not the best one, yes. Uz karu iet neizbēgam jābūt muļķim, lai to neredzētu. Vai ne? Tieši tā. Kur laid uz... Okay, you can stop here and I will walk, but 8 o'clock I will wait you back, okay? But very important. Otherwise I came and I will cut your tires if you will not show up. Oh, really? It's really important, okay? Yeah, I drop my son. Yes. Then I drop my wife. Yes. Namaka public. Then I... Okay, Yeah. I will wait you. Give me back. I give a call, eh? You even don't need to call me. 8 o'clock, Huh? I'll be there. Okay. 8 Maybe o'clock. some traffic. Can you wait some few times? But, Because some traffic on the road, okay. right? Okay. The day pass, quarter pass, I'll be here. Okay, I will wait you. But 8, you can be at 8 o'clock, huh? Because I drop my son Yeah. 7:30 school. Okay, 8:15. I will wait 8:15, yes? Okay. Tā, tūlītās. Okay. So, okay. I will wait you. Yeah. 8:15, nearly to I came here. Okay. All Alright, set. Don't go, I come here, don't worry. Okay, that's good, because I need very important... I need to go, you know. Yeah. That's why I will wait you there. There is not so easy to get... Yeah. Okay, see you. Yeah. See you. Nu ko, laižam, klausieties, tāda skata te uzreiz pavarās. Es jums parādīšu. Paskatieties. Wait me, I have come. I will wait you there. Check. Yeah. Don't take another cab, I will be come. Okay, see you. 8:15. Okay. Paskatieties, jā, paskatieties. Šodien tāda migliņa neliela, tur tāds nevar parādīt, jā, nevar, neuztver, telefons neuztver to skaistumu, kāds te ir, principā, pie Jaunatvijas. Iesim tagad, pastaigāsimies uz Jaunatviju. Šis ir mūsu ceļš, starp citu, tepat netālu, jā, mēs iegriezāmies, nevar redzēt, tur ir skola un bērndārs, ļoti tuvu. Kaut kāds, es nezinu, es izmērīšu precīzi, cik tas ir, bet, aptuveni kilometrs ir līdz Jaunatvijas bāzes nometnei. Tālāk ejam, šogad domā. Tā, kas mums te tālāk? Tur ar indieši, nahuj, nebraukšu. Es nevaru šitie te nebraucēji. Nebrauc, dargais draugs, nebrauc, kurš tev te sauc? Bet, starp citu, par indiešiem runājot, te ir pārstāvēt ļoti daudzas rases. Tas ir, starp citu, labi. Tas ir nozīmē, ka atomkara gadījumā vēl viens iemesls nemest atomēnu uz šīs te, teiksim tā, uz šīs te vietas, jo, kurš tad metīs virsū tur saviem kaut kādiem eiropiešiem, vai ne, vai amerikāņiem, vai vēl kādam. Un, starp citu, Fidži ir draudzīgās attiecības ar principā visām lielvarām. Un te nav apdraudējumi, jā. Atomkara gadījumā Fidži ir atzīta kā drošākā vieta, kur paslēpties, jā. Un vispār Fidži pat par sevi ir nereāli droši. Te nav čūskas, te nav kaut kādi indīgie zirnekļi, te nav nekādi dzīvnieki, kaut kādi, kas tev varētu apdraudēt. Vienīgi meža cūks, jā. Un heiteru mammas, jā, tās var uzbrukt, zin, kā viņas trakas ir, un tad viņas te slēpjās mežos dzīvo. Es domāju, ka Jaunatvija būs uz atsevišķa salas Stella. Jaunatvija, saprot, ir, kā lai tev pasaka, liela daļa pieprasīja, kad ir jau tas komforts jau uzreiz, jā, kad viņi ļoti grib šo projektu, viņiem patīk šis projekts, viņi grib investēt, bet viņus nedaudz baida tas, ka tā sala būtu no, teiksim, civilizācijas, tur kaut kādu, 80 km attālumā, jā, viņus tas baida. Un arī var saprast, cilvēki nav apceļojuši pasauli. Man tas nebaida. Es esmu bijis
47 valstīs, dzīvoju uz salām, man nenormāli patīk. Un šī arī ir sala, kur mēs esam. Bet te viss ir. Te ir visa medicīna, skolas, policija, shopping centri, spā, viss nepieciešamais, universitāte, kurā es arī gribu iestāties, Fidži universitāte. Sports, principā te viss notiek, Bet tajā pašā laikā te ir arī milzīgas biznesa iespējas, jo viņi, kā lai pasaka, mēs latvieši mācētu izdarīt daudz ko vairāk un daudz ienesīgāk visu. Ko es ar to gribu pateikt? To, ka šeit ir laba vieta biznesam. Ļoti laba vieta. Un, principā, tie, kas domā, Amerikā tur iespēja zeme vai kaut kāda Norvēģija, Vācija vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, nekādā gadījumā. Iespēja zeme ir tieši šeit, Jaunlatvijā. Šeit ir iespēja zeme. Jo, piemēram, skatāties, mēs plānojam ievest šeit 3D printeri. Mēs būsim pirmie, kas ieved 3D printeri šeit Fidži. Vieni no pirmajiem, gan jau kādam varbūt kaut kur mētājās, bet tie, kas domā to pārvērst biznesā, mēs esam pirmie. Un paši saprot, 3D printēšana, tas nav tur nenormāli sarežģīti. Un mums ir cilvēki, gudri, inteliģenti, attīstīti, kas ar to ir gatavi nodarboties, arī jaunatvieši, kuri ir iegādājušies šeit zemi un attiecīgi pelnīt ar to naudu. Un jūs paši saprotat, šeit ir sala, ja viņiem jāsūta ir kāda detaļa no ārzemēm, tas ir ilgi un dārgi, bet mēs tajā pašā laikā uzprintējam šīs detaļas. Vienalga mašīnām, traktoriem, vienalga tur kaut kādai bembim, ručku, piemēram, vai vēl kaut ko. Mēs vienkārši paņemam, uzprintējam to visu. Plus mums ir rasētāji no Latvijas, kas brauks uz šejieni, dzīvos jaunatvieši. Tāpat arī CNC, viņiem te, es neesmu tā kā redzējis, ka viņiem ir CNC. Varbūt kāds kaut kur slēpjās, bet arī, nepietiekamā daudzumā. Lāzera griešana, daudzas jaunas lietas, kas arī IT jomā mēs šeit vedam iekšā no sevis. Tātad, principā, es viens latvietis izmainīšu visu Fidži neatgriezenisku uz labo pusi, tādu uz labo pusi, tādā modernā virzienā. Un jūs to visu redzēsiet, tur ilgi jau vairs nav jāgaida, dargie draugi. Ilgi vairs nav jāgaida, principā. Ja augustā brauc, jūlijā, augustā brauc pirmie jaunatvieši, vairāk es domāju, ka būs uz augustu, jo kamēr visi tur pārdod savus īpašumus, kam tur biznes, kam tur darbs jāmaina, nevar tā uzreiz. Un mēs arī nezinājām, kurā brīdī mēs nopirksim šo te zemi, Mēs esam to izdarījuši 7 mēnešus ātrāk, kad cilvēki jau rēķinājās, kad vispār uz gada beigām būs tikai jābrauc, Realtātē mēs esam projektu uztaisījuši ātrāk nekā paredzēts. Tālūk. Šī visa jau mēs jau ejam principā pa Jaunatvijas teritoriju. Šeit ir tāda neliela upīte. Nevar redzēt. Fuksīta laiva vēlas, piedod, fuksīta nebūs tagad mums laiviņā neviens. Ejam tālāk. Ko tu domā par zoofīliju? Stulbs jautājums kaut kāds. Kaut kāds stulbs jautājums. Man par stulbiem jautājumiem blokā visi iet. Tur odi ir. Ļoti maz odi šeit ir. Kupits sev ir. Ko? Stēla, varbūt tas nav labi modernizēt. Tagad patīk tas neizskartais. Nē, es tev pilnīgi piekrītu, ka mēs jau saproti dzīvojam šajā neizskartajā vietā, kas ir Jaunatvija. Šeit visur apkārt. Jūs iesiet tieši pa šo pašu ceļu. Tie, kas dzīvos šeit, te ir 2 ceļi īstenībā, kā var piebraukt. Man šis ceļš ļoti patīk, te no rīta smaržo, te ir forši. Un, kā jaunatvieši nolems, kā mēs paši gribēsim, tā mēs dzīvosim. Gribēsim šo ceļu nosvaltēt, lai te, ir daudz vieglāk piekļūt saviem īpašumiem. Nosvaltēs viņu, Jo, vēlreiz saku, Fidži ļoti attīstās, ļoti strauji attīstās. Bet mēs paši esam tādā klusā vietiņā, patīkamā, foršā klusā vietiņā, kur tu vari atpūsties, kur tu vari uzkrāt spēkus. Daudz man jautā, kur tu rauj enerģiju, lai to visu, virzītu, jo, tas, kā lai saka, priekš manis tas ir viegli, man tas nenāk grūti klausīties arī visos tajos 10 000 heiteros, nevar teikt, ka 10 000 heiteros, bloķēt, jo, es nezinu, man vienkārši tā enerģija rodās, Šeit ir vieta, kura tev uzlādē, ja tu aizbrauc uz Latviju,
Tev Latvijā ir tā, ka tu esi emocionāli, nu tu vienkārši tev izlādē. Tā ir valsts, kur tev izlādē. Šī ir vieta, kur tev uzlādē, kur tev iedod to visu enerģiju, darīt, strādāt un tā tālāk. Protams, ja tu esi intensīvi darbojies, kā es aptuveni 7 mēnešus pie šī projekta, nu gribās arī atpūsties, ja es pateikšu godīgi, varbūt iziet no laiviņā, nu teiksim, paņemt kādu pauzīti, bet, nu tā padās, atpūsties uz īsu brīdi un pēc tam močīt tālāk. Varbūt tu esi sejā pamainījies, kādā ziņā pamainījies sejā. Māti citi man ir, māte kur viss, es jau eju uz Bruce Willis frizūru, jā, tā tad nulīt, principā. Mēs ar ģimeni dzīvojam Balī, un 2000 mēnesī mēs dzīvojam vilā, un mēs varam visu atļauties Balī. Balī man nepatīk, tur ir ausu vīrus, svēdara vīrus, plus jūs neesat pasargāti no tsunami. Tsunami, Balī dzīvot ir kā dzīvot uz pulvera mucas, jā. Var tsunami atnāk naktī, noslaucīt visu Balī, un tur jums nekāda baigā protection nav. Šeit atkal ir otrādi. Šeit ir apkārt kalni, Jaunatvija ir 30 līdz 50 metru augstumā virs jūras līmeņa. Jaunatvija, teiksim, nav pie paša krasta, mēs redzam okeānu, bet nav pie paša krasta, jā. Un trešā lieta, Jaunatviju sargā trešais lielākais rifs pasaulē, kurš lauž to tsunami vilni, tāpēc te arī ir tik droši dzīvot, tāpēc te zemes maksā multimiljoniem, jo cilvēki apzinās, cik te ir droši, patīkami. Paskatieties, es arī eju pa klaju lauku, kaut kādā citā vietā, tur kaut kāds leopards varētu čūska tur uzbrukt vai vēl kaut kas. Es eju tagad pa lauku, te viss ir normāli, droši un tā tālāk. Nu, heiteru mammas vienīgi no tām jāuzmanās ir, jā. Bet ļoti droši patīkam vide. Un Balī, es saku, jūs apdraudat vienkārši savu dzīvību dzīvojot Balī. Nepavelti tur gāja 200 000 cilvēku bojā un viss pārējais. Un šeit, starp citu, Fidži ir tādā valstu ielokā, kur tur 1000 kilometru attālumā viņiem ir modernās tsunami brīdināšanas trauksmes. Tātad attiecīgi par jebkuru tsunami mēs uzzinātu daudz ātrāk, nu nekā kaut kādā tur citā valstī, bet, nu vēlreiz saku, šeit tie tsunami, pateicoties tam rifam, nu, neapdraud mūsu un tā. Bet, ja tu tērē 2000 mēnesī Balī, es tev pateikšu tā, ka par 2, nu, es tev ieteikšu šeit nopirkt zemi, uzcelt māju, un pa 2000 mēnesī tu šeit dzīvot vēl 100 reizes labāk nekā Balī. Kāpēc? Paskaidroju. Ja tev cilvēkam jāmaksā ar 8-10 eiro dienā kā darbiniekam, jā, tad tu Balī dzīvo bez, teiksim tā, saviem tur sulaiņiem, tur kalpiem, citi varētu teikt, jā. Šeit tu vari paņemt, nu, principā pa 8 eiro dienā sev personīgo pavāru, nu, un 10 eiro dienā, jā, teiksim, pavārs varētu būt. Tu vari paņemt savu šoferi, mājkalpotāju, bērnu auklu un visu pārējo, ja? Tā kā tā. 40 dienā maksā viņiem, un attiecīgi, jā, tev ir savi darbinieki. Te mums ir rekur upīte izteka, ja? Upīte nav dziļa, redzat, jau akmeņus var redzēt šeit. Uz galviņas lekt neiesaku, bet, ja tu nāc ar bērniem peldēties, jā, tad šī nav sliktākā vieta, jo te ir, nu, tur vēl tādas bišķīta labākas vietiņas, tur ar smiltiņām, bet tas ūdens ir salīdzinoši tīrs, tas, ka, nu, vienkārši te ir tā tumša apakša, jā, bet viņš ir tīrāks nekā Latvijā upēs, un tas, ka te ir grūti noslīgt, jo, redziet, nu, nav dziļi, jā, tur 50 centimetri, bet arī pieaugušais, ja grib, viņš var papeldēt, jā. Nav tur, protams, tur 2-3 metrīgam džekam, ko darīt, bet tā tu vari aiziet paplunčāties. Un ir arī cits peldvietiņas tepat blakus. Un atceramies, jūra arī ir netālu, jā, ar zilu ūdeni, kristālu dzidru ūdeni, kā filmās rāda, jā, tā kā uz jūru arī var šaut jebkurā brīdī. Tālūk. Kad tu parādīsi mums pludmali? Nu, step by step visu jums parādīšu. Sveiks, Ernests, pārējiem sveiciens, saka Rihards TV, čau. Uguns dzēsējs pozitīvāks. Tu arī jau ceļā taisnībā Latvijā pārāk pelēk cilvēki. Tev tagad 6:48 no rīta. Klausies, labs jautājums, cik man tagad ir no rīta. Tūlīt paskatīsimies otrā telefonā. Tā, cik mans 6:48, tad, kad tu rakstīji tieši tā. Tā, pagaid, mums vajag prožektoru vai nevajag? Prožektoriņu, davai vēl atstāsim nedaudz. Nu, redziet, viss jau palicis ir gaišāks, jā. Nu, paskatieties, te apkārtni vienkārši ir neaprakstām skaista. Es eju un priecājos.
Mums tas izdevās, dārgie draugi. Protams, te ir jāsakārto vēl apkārtne, jā, jo es gribu iekārtot gan šo ceļu, nu tā, lai viņš tāds normālāks ir. Kaut kādi zari tur jāsavāc ir, jā, kaut kādi koki jānovāc ir un tā tālāk. Pozitīvāks. Roteris doma jau nav slikta. Tas ir tas pats, kas no akmens laikmetas sākt un tik līdz elektrībai. Jā, Rihards tev sveiks, Ernest, un pārējiem sveiciens. Tur ir ēdnīca, jā, te ir ēdnīcas, bistro, food courts, restorāni, kafejnīca, jā, bet prasās tādi labāki, tādi klasīti augstāki, ko latvieši māk uztaisīt, un viņi uztaisīs. Jā. Pastāst kādus mīnus, kas tur ir mīnusus. Bāc, man visu laiku prasa arī kādus mīnusus pastāstīt. Nu, reāli, ko es varu pastāstīt? Nu, viņiem mīnus ir tas, ka viņiem pašiem ir zemas algas, jā. Bet latvieši, kas atbrauks šeit, teiksim, veidot biznesu vai projektos strādāt, jūs pelnīsiet vairāk nekā Norvēģijā, nekā Amerikā. Jā, jo vēlreiz es saku, jūs uzceļat šīs te mikromājas, ko viņi nemāk būvēt, viņi nemāk uztaisīt labu naktsmītni turistiem. Viņi vienkārši nejēdz to izdarīt, viņi nesaprot, kā var uztaisīt labu eiropiešiem vēlam naktsmītni. Runājot par manu māju, tie, kas, dārgie draugi, es teicu, es ceļu savu māju, es jums varu parādīt no tāluma. Tie jūs esat pirmie, kas viņu redz, jā. Tā, kā mēs te labāk iezūmosim viņu. Es negribu tur daudz rādīt, zin kā, vai ne? Nav ko visu atklāt sākumā, bet rekur, redziet, jā, ceļās mana mājiņa. Tur šitien augšā, jā, tur būvējās aiz tiem kokiem. Mēs tagad visi izcirtām smuki, tur samaksāja džekiem, kas iztīrīja to apkārtni tā, lai tur zolīdāk, jā, tā kā tur būvējās māja. Un, principā, jā, būs 8-10 istabas sākumā, un tad otrajā stāvā būs arī 8-10 istabas. Nu, skatīsimies, jā, skatīsimies, kas un kā, bet šodien varbūt jūs pat šajā laivā redzēsiet, ka atbrauc ūdens džeki, jā, kuri šodien vilks ūdeni. Naudu es viņiem no rīta noliku, atstāju citā vietā, tur, kur ir šīs te jau pipeline, jā, nu tie tās attiecīgi visu vajadzīgās lietas priekš ūdens pievilkšanas, viņi te vilks pāri kalnam ūdeni, un, jā, elektrība arī tuvojās, tā kā drīz te viss būs. Nu ko, un atceramies, kad rādīšu Jaunatvijas vietas nosaukumu. Nu, vēl kaut kādas 15 minūtes, un būs Jaunatvijas vietas nosaukuma atklāšana, jā. Vienīgā vieta pasaulē, kura nes Latvijas vārdu ārpus Latvijas, jā. Ja kļūdos, palabojiet, jā, varbūt ir vēl kaut kur Veclatvija vai vēl kaut kas, jā, bet kāda ir nodokļu sistēma uzņēmumiem, nodokļu ienākumu un kā kas ar pensijām? Zini kā, es to pateikšu tā, ka nodokļu sistēma šeit ir ļoti demokrātiskā. Vienam cilvēkam, ja tu pieņem darbinieku, tev jāmaksā 14% nodoklis par viņu, jā. Tātad šeit ir nereāli izdevīgi braukt ražotājiem, kaut ko ražot priekš lielajiem tirgiem, priekš Amerikas, latvieši kaut ko sūta uz Ameriku. Neākstaties, braucat uz šeien, te jums būs izmaksas uztaisīt daudzas reizes lētākas, un peļņas marža būs daudz lielāka, un te ir tīri tā demokrātiskāk to visu darīt un strādāt, jā. Tā kā tā, te ir milzīgas iespējas uzņēmējiem, un ne tikai parastam cilvēkam. Ja tev ir vēlme, es tev padarīšu bagātu, es tev ar garantiju to pasaku. Ieraksti šo sarunu un atspoguļosim viņu pēc gada, kad tu būsi pavadījis Jaunatvijā. Tu redzēsi, kā viens biznesiņš, otrs projektiņš, jā. Tiem, kas arī negrib kaut kādu biznesu, nekas, viss kārtībā. Kur mums ir Jaunatvijas lauki, jā, kuriem tagad, starp citu, es sarunāju traktoru, viņus brauks apart. Nu, tas būs precīzi, es jums nepateikšu, jā, bet redziet, šeit viņus apārs. Uztaisīs Jaunatvijas laukus, nu, mums ļoti liels teritorijas šeit. Un tu vari paņemt vienu akru kaut vai un audzēt uz tā viena akra zemenes, vienalga, ko tu vēlies, dalām peļņu uz pusēm. Un ja tu esi čakls un tu negribi biznesu, tad tā ir ļoti laba iespēja šeit nopelnīt daudz naudu, jā. Jo audzējot kaut ko, piemēram, tās pašas zemenes, te viņas var pārdot daudz dārgāk nekā viņas var pārdot Latvijā. Un pašizmaksas izaudzēt ir daudz lētāk. Un čakars ir daudz mazāks, plus ražu tu vari novākt šeit, nu, kaut kādas tur 5 reizes gadā. Ja tev ir labas zemenes, 5 reizes gadā tu vari novākt šeit ražu. Jo te visu laiku ir silts. Te nav tā kā Latvijā, kur tur
problēmas ar klimatu, jā. Fidži ir nereāli labs klimats, jūs vienkārši nespējat iedomāties. Te, piemēram, atkal, pa nakti bišķīt uzlīja. Nu, čut, reāli, es eju, var just mitra zāli. Pa dienu atkal te spīdēs saulīte. Nu, ko? Ejam augšā, kājas būs slapjas, pa zāli brienot. Bet, jā, jāiet ir Jaunavijas vietas nosaukumu atklāt. Jā, sarasojas viss ritīgi. Opaciņ, tā. Kas mums tur tālāk? Riksī heiteri var tur uz galviņas lekt, vai ne? Tieši tā. Tā, labi, paņemsim otru telefonu malā. Es jums pateikšu tā, ka man mazliet ir angīna kaut kāda. Laikam tā ir angīna. Čut, jā, bet nu, tas man neapturēs. Paskatieties, reku saulīte. Bet nevar rādīt iPhone'am ilgi saulīt. Vienreiz jau bija tā, kad iPhone's uzkarās uz kaut kādu minūti. Tā, kāpjam mēs augšā. Tā. Kurš būs Jaunavijas prezidents? Mums ir modernā pašpārvalde, jā, bet, ja, protams, vēlēsimies, iecelsim Jaunavijas prezidentu arī. Es nemāku audzēt. Nu, ja nemāk, tad ko tu raksti to, ko tu nemāk? Jaunavija ir labākais investīcija projekts šobrīd. Jā, tā arī ir. Jaunlatvijā tie procenti, kas ir, principā, atnesti investoriem, tie, kas pirmie mums noticēja, viņi ir nopelnījuši jau 300%. Pacelsim drīz cenas uz 8000, no 4 uz 8000. Un viņi būs nopelnījuši jau 700%. Jā. Bet viņi pietiekami gudri, lai pie tā neapstātos, jo, principā, Jaunlatvijas tas vērtība tam zemes gabalām ceļās ļoti, ļoti strauji. Ļoti strauji, jā. Tā kā, nu, neviens sev cienošs gudrs investors nepārdotu tagad dārgus zemes gabalus, kuriem visu laiku aug vērtība, jā. Un šī te cena, par kuru mēs piedāvājam zemes gabalus 4000, tas ir vispār bez maksas, jā. Tas nekas nav. Iedomājies, tu arī dabūt zemes gabalus paradīzē par tādām kapekām. Drošā vietā, un starp citu, kas tev nes liels ienākums, jā. Ieku Jaunlatvijas palmiņas jūs redzat, jā, manais muguras. Šīs ir Jaunlatvijas palmas, dargie draugi, Jaunlatvijas kokosrieksti, Jaunlatvijas palmas. Ejam uz vietas nosaukumu. Bija šī jāpabrien. Uzkāpsim augšā kalnā. Opā. Vēl daudz, kas no rīta jāsadara. Mums šodien atceramies, ir pirmdienas rīts. Ļoti rosīga diena. Opā. Drīz brauks ūdens un viss pārējie. Tā kā, sorry, nevaru 100% pievērsties jums. Vēl domas ir par visu to, lai sakārtotu ātrāk, veiksmīgāk šo visu. Re, kur Jaunatvija. Ejam vēl augstāk, būs vēl labāks skats. 221. Šī ir Jaunatvija. Jā. Rekur, tur paskatieties, kāds kalns aiz muguras. Telefonā nevar redzēt, bet viņš ir ļoti skaists. Telefons neparāda to. Rekur, tur ir okeāns tālumā. Šī viss ir Jaunatvija. Priedes, mūsu priedes. Tur bišķīt augstāk vēl var uzkāpt. Paskatieties uz šo te. Jaunatvija. Šī viss ir Jaunatvija. Šo skatu jūs redzēsiet. Reku, man saulē aiz muguras aust. Šo skatu jūs redzēsiet katru dienu tie, kas dzīvos Jaunatvijā. Un man patīk tas, ka tas skats visu laiku mainās. Mākoņi kādreiz uz kalnā aizķerās. Vieta ir vienkārši pasakaina. Es jums pasaku, vieta ir fantastiska. Es pats plānoju vēl vienu māju sev uzbūvēt, varbūt tieši šeit,
jā, jo šeit pavarās skats uz to skaisto kalnu. Tūlīt parādīšu, kur redzat mākonis aizķerās, jā. Caur šeien nevar redzēt, bet viņš ir nereāli skaists vienkārši. Nepiezūmo kvalitatīvi, diemžēl, iPhones. Mūsu karoga masts šeit arī ir, jā, būs jāuzvēl. Šitais ir 15 metri, viņš ir 3 reizes garāks par to pirmo karoga mastu. Ejam tālāk, tūlīt būs vietas nosaukuma atklāšana, dārgie draugi. Ejam tālāk. Dzīves notikumi. Tagad arī ātri tumši vakari. Kā nekā ziema pie jums. Mums paliek tumši ap 6 vakarā. Katrā ziņā Jaunatvijas ziemas ir daudz īsākas par Latvijas ziemām. Teiksim, tādā ziņā, kad garākas naktis mums ir un Latvijā, protams, tās ziemas dienas ir, īsākas. Pie mums šeit ir daudz foršāks, teiksim, tās ziemas, ja? Jo, kā redzams, ir ziema, es eju krekliņā, man ir silti, patīkami. Kur Jaunatvijā mums ir šādi te augi. Ļoti daudz, starp citu, mums ir vesels dārs, un viņš var sasniegt 2 metru augstumu aptuveni. Redziet, te vēl šādi te. Mēs viņus atstāsim ārā, necirtīsim, lai ir tīri tāds dabas objektiņš. Ejam uz Jaunatvijas vietas nosaukuma atrašanās. Tā. Rekur vēl parādīšu, jā. Rekur pilns ar šiem te. Pilns, redziet, mums vesels dārs ir. Sakopsim, saliksim gaismas skaisti. Tā, kas par jautājumiem? Kā tur pārdot zemenes dārgākā Latvijā Jālga dienā? Dārgais draugs, Latvijā 90. gados arī bija visādi brīnumi notika, jā, tur 2000. gados, kad Dresmans atvērās. Jūs zināt to stāstu par Dresmanu, jā? Man tie, kas nesaprata, par ko es runāju tagad, tātad man viens komentētājs uzdeva jautājumu, kā tad šeit var pārdot dārgāk zemenes, ja alga ir zema. Tu saproti, šeit ir daudz ļoti bagāti, turīgi cilvēki, jā? Un tad ir daudz arī nabadzīgi, bet teiksim tā, kaut vai tu esi nabadzīgs, tu tāpatās atļausies nopirkt šīs te zemenes, jo kādreiz, jā, reiz pa reizei tu atļausies nopirkt šīs te zemenes, jo tu viņas, piemēram, neesi ēdis, nav viņas te tik, neviens te viņas netaisa, neaudzē, jā, un tā tālāk. Tu nopirks kādreiz tīri pagaršot ar ģimeni, jā, un viņiem te ir liels ģimenes, tā kā te tā pirktspēja ir salīdzinoši liela, vēlreiz tāpat kā Latvijā 90. gados. It kā nauda nebija, bet tajā pašā laikā Dresmans aizgāja vienkārši uz urā. Cilvēki stāvēja rindās, un cik tur Šlesers vienreiz pateica, kad pirmajā dienā ietirgojums bija 30,000 lati, jā. Un tas, ka viņi šeit ir nabadzīgi un algas ir mazas, nenozīmē, ka viņiem visiem nav naudas, jā, jo te lielākai daļai ir tomēr daudz zeme, jā, kur viņi paši stāda savus cukurniedras. Un tad cukurniedru sezona ir beigusies, viņi ievāc ražu, viņi ievāc lielu peļņu. Jā, tā kā tā, te biznesiņš kustās un te naudiņa viņiem ir. Tā lūkās. Visādi brīnumaini augi, redziet šitāds te. Es nezinu, kas šitais tāds ir, paskatāties paši, jā, varat pameklēt. Šitāds te mums te auga brīnums. Varbūt uzdāvini viņiem šo valsti, kā tu saprast? Čūskas tur ir, nē. Ko tu nenopērci Motoroleri? Motoroleri noma plānojās Jaunatvijā noteikti. Kamera pagriez otrādāk. Izdarīsim to, jā. Cik tālu ir līdz okeānam? Līdz okeānam kādi, 6 km, 8, kaut kur 5, kaut kas tāds. Kas ēdīs tik daudz cilvēku bezpajumtnieku? Kādā ziņā bezpajumtnieku? Te starp citu ir, man liekas, mazāk bezpajumtnieku nekā Latvijā. Viņiem visur, viņi dzīvo ciematos, villageos. Jā, tikko teica, ka neviens nepārdod. Ko tad tu pārdod? Kaspar, nepatīk kaut kas blokā? Kas ir? Guntars, čau, Ernest, veiksmi tev Jaunatvijā, lai viss iecerētais izdodās. Paldies, internet. Gan izskatās, ka tur ir labs, ļoti labs internets šeit ir. Ļoti labs internets, jā. Jaunatvija, kur man aiz muguras ir Jaunatvija, dārgie draugi.
Es priekš sevs nevaru izaudzēt ēdienu, kur nu vēl biznesa Sabīna, kurš tev liek audzēt? Tu tādu pēc pamuļķītes izklausies, ej blokā, jā. Nu labi, vēl pažālosim, bet fakts kā tāds nākti kaut kādu, ja tu nevari. Tev neviens neliek šeit braukt un audzēt. Atceraties, Jauntvija nav visiem domāti, jā. Viņi te vairāk tādiem attīstītiem cilvēkiem. Ja tu kaut ko nevari, negribi, esi slinks, čīksti, pīksti, nu nebrauc, te jau neviens tev nesauc, jā. Mēs bez tevis iztiksim. Ārtūrs Kosmas, čau Ernests, kā tev tur iet? Ļoti labi šeit viss notiekās. Tā, kas mums te vēl ir? Kvantum coach Kristīna, Jauntvijas vietas nosaukumā. Zāli varēs audzēt? Tom Raider, kādu tu iztēlies Jauntviju, kad tā būs pabeigta, neskaitās atbildi, ka tā nekad nebūs gatava? Šis ir baigi garš, plašs jautājums, uz kuru ir jāpameklē tā, teiksim, tur ilgāka atbilde, jā. Parasti, ja ilgi atbild, tad cilvēki pazūd no laiva. Parāda kādu būvniecības profilu, savādāk tukši, tik pļūta opā, Jāņčiks iet blokā, var taisīt jaunu profilu pamuļķīts, jā. Es nesaprotu, nepatīk te kaut kas cilvēkiem. Ērces ir, nav ērces, iedomājieties, šeit pat ērces nav. Agavas, Inga Lazarenko, Lazarenokas, Inga, jā, pateica, kā sauc šīs te, teiksim, tos augus, tās ir agaves. Guntars saka, čau, Guntar, kur Jauntvijā cilvēciņi viens pats? Nu jā, drīz brauks. Jauntvijas vietas nosaukuma plāksnes atklāšana. Neviens latvietis tur nav, čalim fantāzija, latvānis. Tie augi, kas tev tur auga agaves, ok? Viņam, kā var nopirkt? Droši sazināties ar mani, jā, un mostaties ar šo burvīgo skatu no rītiem, jā. Šī ir tikai viena daļa, jā, tur aiz kalniņa rekur tad var otru rādīt, bet reku kalniņš priekšā. Cik daudz tie komentāri, klausies. Sveiciens un lai veicas, paldies. Kur karoks palicis? Nē, karoks ir man viss līdzi, viss kā nākās. Māte atkāpušies no Jāņčuks, jā. Mārcis Zvaigzne, čau Mārcis Zvaigznē. Kad kaut ko uzraksta, kas nepatīk, tad bloks... Nu jā, ka bloks, ka... Klausies, pamuļķīta Mārtiņā, kāpēc, lai nebūtu bloks? Ja tev kaut kas nepatīk, ej rakst citos laivos, jā. Mēs te bloķējam šos te klaunus, kas te kaut ko neapmierināti. Attālināt drīkst investēt, būt savu veidu investors. Kādas iespējas? Jā, droši karpiņa attālināt var mierīgi investēt, nekādas problēmas, jā. Mēs arī tev varam uzcelt attiecīgi mikromāju un caur mākleriem tu viņu attālināt var izīrēt. Mēs tev varam iedot visus kontaktus, mākleri tev vienkārši strādās un pelnīs naudu caur Airbnb bookingu. Tu pats visam var sekot līdzi, tev ir profils bookingā Airbnb, tu ieej iekšā, paskaties, cik tev ir aizņemtība, tev nekādīgi nevar apkrāpt, apšmaukt, jā. Mēs tev saliksim video novērošanas kameras pie mājas, lai tu redzi, vai tur ir tukšs vai nav tukšs. Visu var izdarīt attālināti. Nekādu problēmu. Principā, ja tu tagad nopērc zemes gabalu un uzbūvē šo te mikromāju, tad viņš tev atpelnīsies. Nu, gada laikā mēs paredzam 200-300% peļņas no investīcijas, jā. Nu, visticamāk uz 200%, ja tu to dari attālināti. Ja tu būtu šeit uz vietas darīt pats, tad varētu arī 300, bet ja tu to dari attālināti, tad uz 200% var, teiksim, pretendēt. Jā, skan kādam tur baigi nereāli, bet atceraties vēlreiz, jā, viņi nemāk taisīt labas naktsmītnes. Viņiem nebūs naktsmīts ar džakūzīti uz jumta, jā, šeit, jo viņi nejēdz, kā to izdarīt. Viņi nezina, kas ir tropical shower, jā, lielākā daļa, kas ir sen jau izplatīta tā aizemē Balī. Kāpēc tā aizemē Balī ir augstāka reitinga? Tāpēc, ka viņi ieliek tropical shower. Viņiem ir, teiksim, labi skati tā aizemē Balī. Šeit viņi ir sacēluši visādas naktsmītnes vietās, kur galīgi nav labi skati. Te, piemēram, redziet, te tu pamosties ar šādu burvīgu skatu, vai arī no otrā pusītē jāpaskatās, kur ir uz otru kalnu vai uz okeānu, bet fakts ir viens, ka šeit mēs, piemēram, piedāvājam zirgu izjādes, jā, tu vari noīrēt no kaimiņiem zirgus, izjāt ar zirgiem, te būs daudz dažādas izklaides turistiem, kas cels to reitingu uz augšu, līdz ar to tu vari pārdot savu naktsmītni daudz dārgāk nekā to dara citi, tāpat arī būs ļoti liels skaists Infinity Pools, kur tu vari, principā, redzēt visu apkārtni 360, jā, tas jau, nu, mēs uztaisīsim tā, kad ir ļoti labas atsauksmes par Jaunlatviju, jo, redziet, man tā pieredze, es esmu 500,000 klients apkalpojis, tur 460-560,000 klients, to jau vairs neviens neskaita, kad es darbojos turisma jomā, jā, man ir bijuši lielākās naktsmītnes backpackeriem un tā tālāk. Es zinu, ko grib turists, un mēs viņiem tieši to arī piedāvāsim, jā. Tieši to arī Jaunlatvija piedāvās, tā kā tā.
Nu ko, ejam uz Jauntvijas vietas nosaukumu, jā, šī ir, kā jau teicu, pirmā vieta pasaulē, kur ir paplašināts Latvijas teritorijas, jā, kuru apdzīvos savā vietā latvieši. Jā, protams, ir Anglija, Amerika, jā, kur arī latvieši dzīvo, bet kā tāda vieta, kas tieši ir ar Latviju saistībā, Latvijas teritorija paplašinājums, šī ir vienīgā vieta, jā. Opa. Dodamies, tagad iesim cauri, es jums parādīšu. Pagriezīsim otrādi kameru. Flip kamera. Tā. Notīrīsim ekrāniņu mazliet. Opa. Ir? Vai nav? Kā mums ir tas ekrāniņš? Nevar saprast. Kā šorīt no rīta tomēr ir mitrs gaiss. Un, jā, lūk, jau labāks skats varat apskatīt. Šis ir mūsu Jaunatvijas šo te daģu dārziņš. Jā, te ir apgriezti daģi, jo, es viņus saucu par daģiem, viņi bišķī citādāk saucās. Jo, principā, viņi ir asi, un te, kamēr neesi to vietas nosaukumu, viņš ļoti smags ir. 80 kg sver. Paskatieties, ar šādu skatu, starp citu, dārgie draugi, ar šādu skatu šeit jūs varat vēl dabūt zemes gabals, jā? Šeit, tieši šeit. Kad man jautā parāda zemes gabals, rekur šeit, jūs uzcelsiet šeit māju, un jums būs tieši šāds te skats. Tieši šāds te skats, jūs no rīta sagaidīsiet sauli, redzēsiet šo te kalnu burvīgo. Modīsties ar tādu miglīņu saulīti un ļoti burvīgs skats. Tas ir no rīta dzerot savu matča latē vai rīta kafiju vai tēju vai vienalga kapučīno ar savu draudzeni sievu vai mīļoto vai visām trijām kopā. Un šādu skatu jūs pamostaties. Jā. Šī ir Jaunatvija. Jā, te ir skats uz otru pusi, turēs kalniņu, var redzēt jau principā okeānu. Ejam tālāk. Re, kur viens tāds īpaši liels, garš. Jā, tā kā tā. Ejam uz Jaunatvijas vietas nosaukumu. Paskatieties, jā, kādi. Šis te ir kaut kur 1,80 m garš. Šis te 1,80 m. Vēlreiz paskatieties uz Jaunatviju. Šis video arī ierakstās, lai man paliek, kad man prasīs parādīt vēl zemes gabals, jā. Tātad šo te vēl var dabūt. Tā, ļoti daudz jautājumu. Tu esi malacis, tā tik turpināts. Paldies. Podas pēc, saka, čau Ernest, čau podas pēc. Renārs sveiciens no Jelgavas, sveiciens Čūskas Jaunatvijā ir, nav Jaunatvijā Čūskas. Atbildēsim ātri uz jautājumiem un ejam rādīt vietas Jaunatvijas vietas nosaukumu, jā. Kad sākās būvniecība? Manu māju jau būvē. Mani sauc, saka, super, paldies tev, ja mani sauc Čabuls, lielisks skats, vai ne? Toms Jonaitis, Agaves pa smuko. Cik maksā 4000? Kur tuvākais McDonald's? Tuvākais McDonald's ir aptuveni 6 km attālumā, jā, tā kā viņš turpat pilsētā ir tuvākais McDonald's. Tāpatās arī ir Burger Kings un pizzerijas un viskaut kas cits. Čabuls, vai ne? Hei ho! Tur tak trakais darbs, kanalizācija, elektrovadi, viss pārējais, tur tak entos miljonus, vajag nekādas entos miljonus, man šodien brauc pievelk ūdeni. Es nezinu, vai es būšu vēl šeit tajā brīdī, kad viņi ieradīsies, jā, bet, elektrība arī šeit bija apskatīta, jā, tā kā tas viss ir laika jautājums. Un nav nekāda entie miljoni, jā, jo šeit skatāties, es jums tūlīt parādīšu. Te ir arī kaimiņi salīdzinoši netālu. Pagad, te redz kādu māju no šejienes. Re, kur ir mājas, paskatāties, jā. Lūk, redziet, re, kur ir mājiņas. Jā, viņiem visiem ir elektrība, viņiem visiem ir ūdens. Tātad mums ir jāvelk, principā, kaut kāds kilometriņš jāvelk, lai būtu šeit ūdens un elektrība. Tas nav daudz pie šī, teiksim tā, es jau esmu iemaksājis visu un tas drīz tiks izdarīts. Kas būvē tavu māju? Indieši, baigi foršie indieši būvē manu māju, viņi dara ātri, kvalitatīvi.
Tā kā tā, tie, kas te tikko teica, oi, tur indieši, es nebraukšu, dārgie draugi, indieši te uzcels māju reāli ļoti lēti un kvalitatīvi. Tā kā labi ir, kad ir tāds lētais darbspēks šeit, tie apriekš mums. Dēļ skata vien ir vērts aizbraukt, saka Čabuls, vai 3-1. Opā, Quantum Coach, jā, Quantum Coach, es tev piekrītu, vai 3-1, tas ir pats labākais variants. Tur tak tā. Lielisks skats. Nu ko, ejam, atklājam vietas nosaukumu, ne? Kas mums te vēl pa jautājumu? Cik tālu elektrība? Elektrība būs pie jūsu gabaliem, dārgie draugi. Principā netālu, jā, no jūsu gabaliem. Labvakar, tā, to mēs atbildējām. Ejam, atklājam vietas nosaukumu. Griezīsim kameru atpakaļ, jo laikam cilvēkiem kādai daļai patīk man seja brīnumainā kārtā. Es pats par to brīnos, jā. Bet tad, kad tu nerādi seju, tad ir uzreiz mazāk skatījumu. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts, jā, bet ir mazāk skatījumu. Tā, ejam uz Jaunatvīs. Tik nepaiet garām, jā. Nav jau tā, ka te, kā lai saka, mums te viss ir ļoti pārredzams, jā. Te ir tomēr jāpabrien džunglīšiem cauri. Tā, nu ko, esmu pietuvojies Jaunatvīs vietas nosaukumam. Nevar rādīt visu, jā, bet šeit noņemsim šos te stābus. Lai gan ne, lai vēl pastāv, jā, ir iebetonēts, jā, viņi pienagloti, tos es noņemšu mazliet vēlāk. Ir iebetonēts, jā, šeit ir vietas nosaukums. Opā, kāds jau tikko netīšām redzēja kaut kādu nelielu daļiņu, jā, bet nevaram rādīt jums nelielu daļiņu. Tāpēc es tagad kā lai jums tā labāk to parādu vietas nosaukumu, ko, dārgie draugi. Tūlītās ziniet, kā mēs darīsim? Mēs darīsim citādāk. Man bišķīt vēl šis tas ir jāizdara, tāpēc es jums parādīšu vēl skatu un tuvākajās minūtēs arī parādīsim visu pārējo. Tātad Jaunatvīs palmiņas, jā. Jaunatvīs palmiņas. Novietosim šeit ekrānu, man te vēl šis tas ir jāizdara. Opā. Apaciņ, tā. Tā. Tūlītās vienu, varbūt kāds 2 minūtes. Parādīsim jums Jaunatvijas vietas nosaukumu. Vēsturisks brīdis, starp citu, dārgie draugi, jā, par šo te projektu runās skolās, runās starp citu arī jau valdībā un aizkulisēs, jā, jo tomēr liels projekts, daudz tam neticēja, bet tie, kas neticēja, paši vainīgi. Jā, tā kā tā. Nu ko, esat gatavi paskatīties nedaudz uz aizklātu vietas nosaukumu. Paskatieties, tūlīt 300 cilvēku skatīsies Jaunatvīs vietas nosaukumu atklāšanu. Jā, vēl nevar rādīt, jā, te ir mūsu Jaunatvīs vietas nosaukums. Sagaidām vairāk cilvēku, saspiežam laikus šērus, lai redz, kā būs 300 online, tā, veru vaļā Jaunatvīs vietas nosaukumu. Jā, saspiežam laikus šērus, parādīšu jums Jaunatvīs, šeit slēpjās Jaunatvīs vietas nosaukums, jā. 300, vajag 300 skatītājs. Pa to laiku, kamēr 300 skatītāji nāk, pabaudam šo skatu. Pabaudam, paskatāmies. Tā. 309 ir super. Tūlīt rādām vietas nosaukumu. Šis ir vēsturisks moments. Latvijā nekas tam līdzīgs nav bijis, kad ir kāda vieta, kur arī nes Latvijas vārdu pasaulē. Šis ir viss nacionālās pašapziņas jautājums īstenībā. Mēs ar šo projektu ceļam latviešu nacionālo pašapziņu. Mēs parādām, ka arī mēs varam un ka mums ir šāda tropiska vieta, kur katram atbraukt, kur katram doties, kur redzēt šo brīnumaino dabu, kur dzīvot un baudīt. Tālokās. Nu ko, skats no Jaunatvijas? Rādam Jaunatvijas nosaukumu.
Izņēmu minūti, kur ir šampis. Ko rādam Jauntvijas vietas nosaukumu? Jāieliek vēl pirms tam ir viens te blociņa. Tā. Ir 300. Vēl var zem iegādāties. Jā, un vēl būs skats uz šo burvīgo kalniem, jā, uz šo kalnu. Jā, te diemžēl nevar redzēt to, ko varam redzēt mēs no šejienes video nepārāda. Nu, ko rādām? Rīks arī ir klāt. Aiziet, rādām Jaunatvijas vietas nosaukumu atklāšanā. Ko, skaitam visu kopā? Skaitam? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jaunatvijas nosaukums ir atklāts. Tā ir mūsu Jaunatvija. Jaunatvija. Pirmā vieta pasaulē ārpus Latvijas teritorijām, kur apdzīvos latvieši, kur apdzīvosim mēs. Man izdevās šis projekts, mums izdevās savākt pūļu finansējumu, mēs to izdarījām. Mums neviens neticēja, mūs mēģināja nomelnot šī te palikusī Latvijas vara, bet mums tas izdevās, mums tas sanāca. Jaunatvija ir dibināta, Jaunatvija ir šeit, un katrs laipni, mīļi, ir gaidīts Jaunatvijā, būvēt savu valsti, attīstīt savu valsti un tiešām noteikt kaut ko pār mums, veidot šo fantastisko nebijušo projektu Jaunatvijā. Tā ir mūsu valsts Jaunatvijā. Vēl ne oficiāli reģistrēta, bet tas ir laika jautājums. Tie, kas netic tām, jūs vienkārši mani nepazīstat, dargie draugi. Fidži mākslinieka rokām taisīts šis uzraksts Jaunatvijā. Tālūk, 400 cilvēku online atnāca apskatīt mūsu Jaunatvijas vietas nosaukumu. Neticēja, vai ne? Neticēja, ļoti daudz neticēja. Bet patiesībā, dārgie draugi, jūs varat šeit celt savus mājas, šeit vēl ir pāris brīvas zemes gabali, kur jūs varat droši būvēt savus mājas, jums būs šeit šāds te skats. Šāds te skats uz kalniem. Un var arī tur augstāk, kur būs skats, tur vēl ir kaut kādi 2 gabali, bet tie ir pietaupīti tiem, kas ātrāk brauc uz šejieni. Ja, es viņus speciāli pietaupīju, kas ātrāk ierodās Jaunatvijā. Dabūs labākus gabalus. Kur tad okeāns? Okeāns ir jāuzkāpj no otras pusītes. Ja? Tad Jaunatvijas uzraksts ir atklāts, dargie draugi. Kur tas karoks? Karoks ir mans somā. Kur peldēties varēs? Tepat netālu var arī peldēties. Ja? Un aizbrauc uz jūru, tur ir attiecīgi kristāli zili ūdeņi, ja? Tā kā no filmām. Atrodat skaistāko pludmali pasaulē, un ticiet man, šeit blakus Jaunatvijai ir vēl skaistākais, ja? Bet viņas vienkārši nav tik bieži uzfilmēts. Tālūk, tā ir Jaunatvija. Mums izdevās. Nu ko, vietas nosaukuma atklāšana es jums parādīju. 400 cilvēku to redzēja, jā. Tagad vairs nevar teikt, ka te mums kaut kas nav. Jā, vēl pašam, kur jāiepozē. Jaunatvija. Uzkāpsim augšā, paskatīsimies, mēģināsim uzfilmēt oķi. Mēģināsim uzfilmēt okeānu. Kur jāpiesakās? Pie manis jāpiesakās. Jaunatvijā būs džokers vai fēniks? Noteikti, ka nebūs. Jā, noteikti, ka nebūs. Mums te tādi cilvēki, kas kaut kādi mīl aizrauties ar kaut kādām tādām lietām, noteikti arī paši nebrauks uz šejienu. Viss naudiņa būs atstāta tajās augstāk minētajās iestādēs. Ja? Un tas ir labākais, ka mums šeit nav nekāds džokers, nekāds fēniks. Ja? Tātad nauda ietaupīsies tie, kas gadījumā tomēr mīl apmeklēt šādas te iestādes. Tā, ejam tālāk. Opa! Jāmēģina te. Opa, nenokrist no kalna.
Uzkāpsim pašā augstākajā punktā, Jauntvijas pie Priedēm. 375 skatās. Nu, tad es palikšu Latvijā. Nu, paliec Latvijā. Paldies Dievam, ka tu paliksi Latvijā. Ja tas tev dzīvē svarīgākais ir Džokers un Fēniks, tad tev točina jāpaliek Latvijā. Būs stipri dārgāki īpašumi. Tagad ir stipri lētāki īpašumi. Tie, kas nekavējās, tie ir dabūjuši vispār par sviestmaizi. Bet šī te cena, kas tagad ir pa zemes gabalu, tā ir sviestmaize, bet, nu, ar biškucīt, kā lai saka, dēsu pa virsu, jā. Ļoti lēti īpašumi šeit ir. Ļoti lēti. Ja tu tagad pērc, tad, nu, es tev pasaku, tu izdarīsi savā dzīvē iespējams vislabāko investīciju, kādu tu jebkad esi izdarījis. Ar garantiju, jā. Jo šie te zemes gabali, kas ir Jauntvijā, viņiem auga vērtība, principā, ļoti strauji. Varētu teikt bez mazai pa dienām, jā. Jo interese un ticība par projektu Jaunlatviju katru dienu palielinās, jā. Mēs pievilksim elektrību, ūdeni, cilvēki vēl vairāk ticēs. Nezinu, vietas nosaukumu atklājām, karogs man ir Somā, jā, 15 metrīgo uzliksim karoga kātu. Jā, viņu vienkārši vajag ar speciālu tehniku, nu, ieurt zemē, jā. Nevar tā vienkārši ar lāpstu izrakt un tā tālāk, tāpēc karogs nav, jo šis, nu, rēķināt, vējiņš uznāks, vajag, lai tas karoga kārts stipri turās, jā. Un katru dienu tā ticība palielinās šim projektam. Un arī prese vairs neko nevar izdarīt, jā, jo mums ir reāli pierādījumi un fakti, ko mēs liekam pretī. Un kad vēl pirmie cilvēki brauks, tad rēķināties zemes vērtība vispār būs ap 20 000. Tagad ir 4 000. Kad pirmie cilvēki brauks, tad būs jau 20 000. Jā, jo visu laiku nevienam jau nav vēlme izpārdot pa kaut kādām kapeikām šo te projektu, jā. Jo mēs tāpat to naudu, kas ienāk, investējam atpakaļ šeit Jaunlatvijas labiekārtošanā. Jā, tā kā tā ir, protams, ka daudz izdevīgāk, kad nopērk zemes gabalu par 20 000. Un tad to attiecīgi var arī sakārtot. Apgaismojumu sakārtosim ar laiku. Labiekārtosim palmas, sastādīsim te visu smuki zolīdi. Nu ko, paskatīsimies nedaudz līdz okeānam. Nu, kad dzīvos tur kāds un cik tālu ticis projekts? Nu, dzīvos aptuveni jūlijas, augusts. Tur ir ko medīt? Jā, var meža cūks medīt. Malacis, Reinis, draugs. Paldies tev, Reini. Tu tur viens ar ko, nu? Cik daudz naudas ir lēti? Jā, to jau mēs pastāstījām. Tur ir ko medīt. Rema Reda un prieks, ka tādi salašņas kā azarts spēlmaņi tur nav vēlam. Tieši tā, Rema. Kad tev būs mājas? Mājas jau ceļās, es laivu sākumā parādīju, jā. Tā, nu ko, paskatāmies, kamera aizvilks līdz okeānam vai neaizvilks līdz okeānam. Rekur, tur tālāk ir okeāns, jā. Un pat salu var redzēt. Redziet, jā, rekur pat kuģis. Tas ir kuģītis laikam, izskatās pēc kuģa, nē? Jā, ir kuģis, rekur ir okeāns. No Jauntvijas redzams ir okeāns. Nav tieši blakus, bet drošība. Drošība, jā, mēs esam redzat, mēs esam augstienē. Nāk tur gadījumā, lai gan šeit tsunami, nu es vēlreiz saku, mūs sargā 3. pasaulē lielākais rifs, te tsunami ir maz iespējamība, principā nekad nav bijuši. Tur kaut kāds 200 gadus apakaļ mikro bija, tur nu, nereāli neliels tāds maziņš. Jā, un lūk, skats uz okeānu, jā, skats uz okeānu tālumā. Un pat salas var redzēt, jā, pat salas var redzēt no Jaunlatvijas, principā. Jā, priedītes aug viss kā Latvijā, kā Lielupē vai kā Jūrmalā. Te, starp citu, arī ir 2 gabali vēl šajā pašā augstākajā punktā, jā, vēl palikuši. Jā, tātad attiecīgi šeit, tad tu pamosties ar skatu uz šo te kalnu, arī ar skatu uz okeānu, nu tev 360 skats ir. 2 gabali vēl ir, jā, speciāli pietaupīti. Pamodīsies un redzēs šo kalnu. Te ir apkārt arī daudz ūdenskritumi, un rekur es parādīšu jums, mums plānojās parks. Parks būs tāds garants, iegarants parks, tūlīt parādīšu.
visu parku šeit nevarēšu salikt bildē, bet kur mums plānojās, starp citu, pirms parka, jā, kāds zirneklīts. Zirneklīts kārtīgi pa nakti strādājis. Var redzēt, opā, var redzēt, jā. Kārtīgi pa nakti strādājis, uzvīs tīkliņu. Jā. Paskatieties, cik smuki. Šeit plānojās, redziet šitos kokus visus, kas ir. Tur plānojas parks, un aiz šī lielā koka ir ūdenskritums. Drīzāk viņš kaut kur tur sanākais, kur viņš tur sanākais kokiem. Mums ir savs ūdenskritums Jaunatvijā, jā. Kur skatiņš. Mums ir savs ūdenskritums Jaunatvijā, un viņš pēc tam sadalās divos mazākos ūdenskritumos. Nu ko, flip kamera. Cik mums ir pulkstens vispār tagad? Cik mums ir pulkstens? 7:33. Apā, 7:33, tā man drīz būs pakaļ. Tālūk, bijāt ar mani kopā vēl vienā vēsturiskā momentā. Paldies visiem, kas piedala laikus, atbalstīja, sašēroja, skatījās, jā. Katru dienu Jaunatvija paliek aizvien reālāk un reālāk, jā. Tikko es skatos, vēl kāds pasūtīja Jaunatvijā zemes gabalu. Man šie te e-pasti uzreiz atnāk, parādās visu laiku, man viņi te ik pa laikam nāk. Bet vislabākais tomēr sazināties ar mani personīgi ir, jā. Izrakstīsim jums rēķinu. Un jā, tur ir, man liekas, cena 2800 mājaslapā, jā, bet lētākā cena jau ir tagad no 4000 eiro, jā, vairs pa 2800 nav. Tā kā sazināties ar mani personīgi, izrakstīsim jums rēķinu un saņemsiet savu zemes gabalu Jaunatvijā. Citi izvēlās viņu nopirkt dāvanai. Sievai, piemēram, pārsteigt sievu uzdāvināt zemes gabalu Jaunatvijā. Jā, un tā ir tā dāvana, kas visai ģimenei mūža garumā noderēs, jo rēķināt, te pirmkārt, kaut vai jūs te nebūsiet, jo daudzi izvēlas investēt tīri, kaut vai jūs šeit nebūsiet, jums jūsu zemes gabals ar mikromāju izīrēsies, katru dienu jums ģenerēs naudu, jā. Tātad, attiecīgi, jūs izīrējot šo te zemes gabalu, nopelnīsiet iespējams pat vairāk nekā jūs pelnat Latvijā. Jā, tātad, attiecīgi, jums te jādara nekas nav, mākleri uzņemās atbildību, to arī Latvijā šādu te var nokārtot šādu te piedāvājumu. Nu, vienīgais Latvijā tā pirktspēja ir daudz zemāk, un, nu, Latvija nav Fidži, kur cilvēki grib dzīvot, grib braukt, jā. Tātad, attiecīgi, jums ir zemes gabals, jūs viņu caur mākleriem izīrējat, kaut vai atbraucat uz 2 nedēļām vai mēnesi, paliekat paši Fidži. Bet vispārējo gadu jums vienkārši katru mēnesi, skatoties, cik labu mikromāju esat uztaisījuši, vai bungalo, vai glempingu, katru mēnesi jums nes kāds 3, 4, 5, 6 tūkstoši. Iedomājieties, jā? Latvijā jūs tur strādājat par savām zemajām, diemžēl, algām uz Eiropas fona, jā? Šeit jūs vienkārši izdarat vienu investīciju, un jums nāk katru mēnesi 2, 3, 4, 5, 6 tūkstoši. Nu, skatoties, cik labu mikromāju esat uzcelši. Varat uzcelt jau kaut ko vēl galvenāk ar baseinu par savu privāto, jā? Tā arī pelnīs arī 12 tūkstoši, ja, skatoties, ko jūs uzbūvējat. Jo es vēlreiz atkārtošos, ir, piemēram, resorts. Es esmu runājis ar resorta cilvēkiem, viņi izīrē to resortu. Nu, kā kuras istabas, kā kuras numurs, tur 150, 300, tur 500 dienā. Viņiem ir rezervēts uz priekšu, uz entākajiem mēnešiem, jā. Jo cilvēki grib, un pasaulē cilvēkiem ir ļoti daudz naudas. Tas, ka Latvijā nav naudas, tas nenozīmē, ka pasaules šiem te apceļotājiem, turistiem nav nauda. Ja? Ir turisti, liela daļa, kas to vien dara, kā ceļo pa pasauli. Ja? Un tie ir miljoniem cilvēki, kas visur visu laiku kustās. Viņi visu laiku ir kaut kādā ceļojumā. Nu ko, jums var rādīt vai nevar rādīt? Labi, nerādīsim, tur baigi vairāk. Es jau jums māju savu jau parādīju, kā būvējās, kad ir. Bet parādīšu, ka būs vairāk uztaisīts. Paciņa. Tālūk. Kad tev būs māja man būvēs? Ļoti daudz 76 komentāru. Opā. Malacis, saka Reinis draugs. Paldies tev. Reini, tā, mums tu ļoti daudz tas Kaspars aperjots. Saka, čau, Kaspar. Rādi māju, saka modrs te IT. Nē, rādīšu. Es jau parādīju laivu sākumā, jā. Mums te iztīrīja teritoriju. Nu, tas skats, zin kā, te arī, nu, būvniecības skats nav tas labākais, ja? Tāpēc bišķīt pagaidīsim. Čau, saka Līga, čau, Līga.
Ejam tālāk, tiešām apsveicu, paldies Jānis Sanī, Modris IT uz Latviju vairāk nebrauks atpakaļ. Nē, nu man jau Latvijā, tu saproti, nu tāpatās ir radinieki, jā, kas tur, piemēram, strādā tādos darbos, nu kur tev ir savākti ļoti daudz pacienti tur un tā tālāk, nu tur, kā lai saka, nu radinieki ir, kas paliks Latvijā tomēr, jā, tā kā nāksies man arī aizbraukt uz Latviju un tā, cik lieli ir tie gabali par 4015 kvadrātmetri. Bet tas ir tieši ideāls gabals priekš bungalo, priekš tādas, nu teiksim tā, tādas foršas naktsmītnes. Tu vari paskatīties vienu gabalu, kā nu teiksim, vienu naktsmītni, kas ir uztaisīta, kuras rādu tieši savā tiktokā. Ieej, paskaties manā tiktokā, tur viena tagad viesnīcas istaba, jā, viņa arī ir uz aptuveni 15 kvadrātmetriem. Un tādas istabas, viņas ir ļoti labi piemērotas izīrēšanai, jā. Viņas var lēti, smuki, skaisti iekārtot, plus var terasi uztaisīt uz jumta, nu tāda bungalo tipa, jā. Un 15 kvadrātmetri ir diezgan daudz īstenībā. Tu uztaisi terasi uz jumta, plus tev ir dzīvojamā platība un viss pārējais. Tad beigās tev sanāk, un ja vēl tu uztaisi puspagrabu, tad tie 15 kvadrātmetri pārvēršās 45 kvadrātmetros. Jaunlatvijas palmas, jā, mēs viņām nozāģēsim tos nesmukos zarus. Bet Jaunatvijas palmas šīs ir, jā, tas ir reāli Jaunatvijas palmas. Mums tur tālāk ir vēl palmas, ir mango koks, nereāli milzīgs mango koks. Es jums mēģināšu kaut kā viņu parādīt kaut kā. Kā lai jums viņu parāda? Jā, re, kur šīs te, viņš ir ļoti liels mango koks. Tur būs pietiks visiem mango, tiešām tur būs, man liekas, tūkstošiem augļu drīzumā. Bruk, tev ir dzīve, tu visu laiku sēdi TT, es visu laiku toču nesēžu TT, es šitam ienāku īstenībā rēti, es nebiju kādas 6 dienas, man liekas, bijis TT, bet par šādu piebildu bloks. Cik liela teritorija kopumā būs Jaunatvija? Nu, tie būs ļoti liels teritorijas, jā. Desmitiem, ja ne pat 100 tūkstoši hektāri. Jā, jo mēs visu laiku paplašinājām. Rainers, tur nav čūskas, nav. Tā. Big boy aiziet, ejam tālāk. Kaspars aperjot, saka čau. Tā. Gunta Vīksna, un tu pats savu ģimeni netaisies pārvest uz Jaunatviju, vai respektīvi viņa izvēli paliktu? Kur tu jaucies privātās darīšanās, jā? Tev nav jāzina tādas lietiņas, jā? Te piesienās kaut kādu. Zigā, ir tāda cilvēka mēslainīte, jā, kas grib piesieties visu laiku kādam. Nu, viņiem darīt nav ko dzīvē, jā? Viņiem dzīvi nožēlojam, un tad viņi meklē, kam piesieties. Jā? Kāda tev starpība? Taisos vai netaisos, jā? Es atbildu uz šādiem jautājumiem, ja viņi uzdod normāli, ja, bet ir tie cilvēki, kas ir tā zemā šķira, kas grib kaut kur visu laiku meklē, kur piekasīties. Ja. Mēs jau pāris tūkstoši tādus esam nobloķējuši, tūlīt nobloķēsim vēl visus pārējos. Jā, nekā personīgi, vienkārši es jau esmu rēķināt uztaisījis kādus, nezinu, 200 laivu, un es esmu iemācījies atpazīt tos, kur ir tādi, kas grib kaut kur piesieties, piekasīties, diskreditēt projektu, ja, tur atrast, kā parādīt cilvēkiem, ka te kaut kas nebūs. Te viss ir, te paskatieties, cik nenormāls, superīgs laiks, gaiss apkārt, lēti īpašumu, ņem, brauc, dzīvo, taisa augšā jaunu dzīvi, ja, vienkārši ideāla vieta. Čau, tu super malaģets, paldies tev. Kalnu alas ir, mums ar citu zem ūdenskrituma ir viena ala arī, jā. Kad uzstādīs vēja ģenerators. Mums jau nevajag vēja ģenerators. Mums šeit ir elektrība un tā. Tie, kas grib, tie saliek saules paneļus. Ja? Tā kā mums nevajag vēja ģenerators. Šeit. Labi, dodamies ārā. Dodamies mēs ārā. Tā. Kad taps pirmais sabūs gabals? Nu, drīzumā, jā. Kā redzams, viss notiek step by step. Mēs esam pārspējuši savas, teiksim, projektā bija paredzēts to visu izdarīt uz gada beigām izdarīt pirmo to pirkumu. Mēs jau noslēdzām līgumu 5. mēnesī, no savas puses parakstījām. Jā, tātad 7 mēnešus ātrāk iet projekts nekā vispār bija plānots. Jā. Iebāzām visiem keiteriem acīs, jā, kas neticēja, savācām puļu finansējumu. Presei, uzticība presei ir nenormāli kritusies. Prese, pateicoties Jaunatvijas nomelnošanai, pazaudēs daudzas reklāmdevējs, jo reāli presi vairs neviens nelasīs. Kurš tur gatavs likt kaut kādos, kaut kādos portālos dārgu reklāmu, ja viņus nelasa vairāk, jā? Jo tie portāli paliek aizvien nepopulārāk. Tas ir skaidrs.
Jo cilvēki saprot, ka tur tīri meli tiek, principā, organizēti. Tāpat ar Jaunlatviju, jā. Nevienam neko slikti nav izdarījis, neviens iesniegums nav saņemts. Bļaustās pa visu Latviju, ka tur kaut kas nav kārtībā. Kas tad tieši nav kārtībā, jā? Tagad visi aplauzušies, prese klusē, jā. Prese tur mutīts ciet, jo saprot, ka mums te viss izdodās projektā. Tā, ejam tālāk. Tā, nobleķē to veceni, vai ne? Cik tā pulkstens, tūlīt būs 8 rītā. 4x4 metri izklausās maz, ir iespēja vairāk dabūt? Nē, tu jau vari atceraties, dārgie draugi, nepaliekat pie 15 kvadrātmetriem, pērkat 150 kvadrātmetrus, jā, nekāda problēma. Jūs varat pirkt, cik jūs vēlties, neviens jums neierobežo, vienkārši 15 kvadrātmetri ir tāpēc, lai katrs latvietis, kurš grib mainīt savu dzīvi, uz labo pusi, jā, katrs var atļauties nopirkt 15 kvadrātmetrus, jā. Nav jau neviens, kurš nevarētu atļauties. Jā, ja tu sakoji, man tagad nav nauda, raksti runājam, jā, tur kaut kā sadalam tās iemaksas un tā tālāk. Tā kā tas ir domāts katram, kurš grib kaut ko pamainīt, jā. Bet tiem, kam tā nauda ir vairāk, droši ņemat, pērkat 10 gabalus, 100 gabalus, cik jums atļauj. Un arī uz lielākiem gabaliem ir atlaides, protams, jā. Tas bija pilnīgi normāls jautājums, Rita B. saka. Zini, Rita B. es māku nolasīt normāli, vai ar jautājumu ar nākotnes, teiksim tā, domu, jā. Ir lietas, kur vienkārši nebās savu degunu, it's not your business, jā. Kas, kur brauks, ar ko brauks, kad brauks. Mēs neesam pazīstami, lai ar tevi tā runāt, jā. Tā kā tā. Čau, cik apmēram maksā parasts dzīvoklis Fidži plus mīnus? Parasts dzīvoklis, grūti pateikt, ko tu domā ar parastu dzīvokli. Es nezinu. Redzi, uzbūvēt šeit ir lēti, jā, bet nopirkt šeit jau paliek dārgāk. Ja tu, teiksim, pats, nebūvē kaut ko, tad tas jau var būt dārgāks. Es nezinu, ap 100 štukām, kā skatās, ja viņiem tie dzīvokļi vispār te nav tā baigi izteikti, tās mājas jaunie projekti ceļās, ja, bet nav tā, ka viņiem dzīvokļi. Viņi tad drīzāk mājiņas tirgo, ja, bet tās mājiņas, kā kur māja tur 200 000, 300, 500 000, kā kur māja. Rema Reida zemā šķira labi teikt, šiem skauž un grauž, jā, tieši tā, Adriāns Meškovičs. Čau, cik apmēram maksā? Rīt tev pazvanīšu Ernesta Riksī, ok, droši. Mārtiņš Mikolaits, kādas cenas pārtiks produktiem apmēram? Līdzīgs Latvijā, citi pārtiks produkti ir lētāki, citus tu vispār bez maksas var dabūt, ja es varēju sakt, augļi, kokos aiziet noplūc, jā, un tā tālāk. Pats izaudzēja kaut ko, te ir pateicīga vide, te daudz audzē tās pašas vistiņas, jā, tur dabū no kaimiņiem ekoloģiski audzētu vistiņu, un tā tālāk, tā kā, jā. Mums arī būs Jaunlatvijā savs trust supermarkets, jā, tātad tur mēs liekam visu, ko paši esam izaudzējuši, viss ekoloģiski tīrs, varbūt kāds izmantos pesticīdus, tas jau nenozīmē, ka tas ēdiens ir tur nenormāli kaitīgs, jā, tur visam ēdienam, ko mēs pērkam Rimčikā, viņam principā lielākai daļai tiek izmantot pesticīdi. Jautājums, kāda pesticīdi, cik daudz un tā tālāk. Mēs cenšamies, protams, audzēt, bez pesticīdiem, jā. Bet fakts kā tāds, kad te būs savs supermarketiņš, jā, un ja tu, piemēram, gribi braukt Jaunlatviju, pateikt, Ernest, davai, dod man kādu zemīti, es gribu audzēt vistiņas, jā, nav problēmas, ņem zemīti, audzē vistiņas, jā, liekam mūsu supermarketā, tirgojam arī pašiem fidžiešiem, jo uz vistiņām te, diezgan labi var, kā lai saka, nopelnīt naudiņu. Un kas tad skaitās nulles emisija? Marek, vēlreiz, projektā ir projekts sadalījies divās daļās, jā. Tas, kas ir par otro daļu attiecināms, tur viss tas jaunlatvijā.com ir aprakstīts, jā. Šajā daļā šeit ir jau viss daudz brīvāk, te ir atļauts viss, kas ir atļauts Fidži, jā. Jo cilvēki pieprasa, cilvēki nav gatavi vēl pārvākties pavisam neapdzīvotu salu, viņi pieprasa tomēr kaut kādu komfortu un kaut kādu brīvību, jā, tad mēs arī dodam šo komfortu un šo brīvību. Celtnieku brigāds jau nokomplektēts. Ja tu gribi pieteikties, droši var pieteikties pie manis, jā, bet filozofija ir tajā, kad celtnieki mums šeit ir diezgan uz vietas, bet celtniecības darbu vadītāji un celtnieki, kas var kaut ko sadarīt, teiksim, tie gan būtu vēlami. Tā, es tūlīt piezinīšu, parunāšu par ūdeni.
Tā, ejam tālāk. Kā Jāņus svinēs? Very good question, kā Jāņus svinēs. Tā, kas ir, ka vēl nav pamodušies visi jau 7:47, mums te no rīta tagad ir 6:21, just now. Tā. Jauntvi izskatās pēc liels miskastes. Kā tu vari pateikt, ka Jauntvi izskatās pēc liels miskastes? Kas tieši izskatās? Koks šitais te augšā izskatās pēc liels miskastes, jā? Vai kas tieši izskatās pēc liels miskastes? Es nevaru ārprāts. Jā, bet par šādiem vārdiem, protams, ka šitie te pamuļķīši iet blokā, jā. Kā tu vari dabu nosaukt par lielu miskastu? Tad tieši otrā, te viss ir opposite side, nemiskaste, jā, te ir viss tīrs, skaists. Protams, ir kaut kas jāuzfrišina, jā, bet te ir daba apkārt. Kāda te miskaste? Ko tu tur murgo? Nu skaidrs, paldies. Uzbūvēs būs ok, vai ne? Eģus. Beidzat viņam maksāt, kāpēc? Jāsāk tieši ir eģu. Kas tev nepatīk, dargais draugs, ka cilvēki domā par savu attīstību? Jā, ko? Tu vari nosaukt kaut vienu, kurš nav apmierināts ar to, kad iemaksājas Jauntvijā. Mums bija viens džeks, kurš noraustījās pēc tās visas preses, tās uzmanības, viens noraustījās. Mēs viņam atdevām naudu atpakaļ. Jā, tas bija divas štukas eiro, mēs viņam atdevām atpakaļ. Viens vienīgais noraustījās, bet tagad viņš ir zaudējis jau cik procentus, principā. Bulā. Pasties, reiku, mums kaimiņš ar zirdziņu jāja. What do you think? Der. Kaimiņš ar zirdziņu. Jā. Te zirgus arī var noīrēt droši izjādēm, nekāda problēma. Tev brīvdienu komplekta arī ir piedāvājumā? Labs jautājums, brīvdienu komplekta. Vai pats varēs izvēlēties vietu? Evis, vietu skaits, teiksim tā, ir ierobežots, jā, bet saprāt robežās kaut ko var arī pats izvēlēties. Ejam tālāk. Sveicīt no Rudika, mēs te ciemojamies un skatāmies. Super, prieks. Tālūk īsumā, klausties, ko parādījies jums Jaunatviju? Balsts man ir ciet, man liekas, bija angīna kaut kāda bišķīt. Sāpēja kakls, bet dzīves esmu brīnumainā kārtā. Tā. Heiteru pilns, jā, heiteru rītīgi pilns, taču cilvēkiem, Latvijas cilvēki ir nenormāli skaudīgi. Ja kādam kaut kas izdodās, kaut kas iet uz priekšu, kaut kas sanāk, kaut ko jaunu veido, ja, mēģina izrauties no tās ierastās vides, lai gan es jau sen esmu izrāvies. Nepatīk tas citiem latviešiem, ja, jo tāda vienkārši mentalitāte ir. Tāpēc es esmu prom no turienes, es esmu 100 reizes labākā vietā, un arī drīz redzēsiet, kā man top skaista māja. Tā kā tā. Un galvenais atcerieties, neviens te neliek dzīvot uz visu mūžu. Jūs varat droši arī atbraukt vienkārši uz savu māju reizi gadā, uz mēnesi, piemēram, jā. Labrīt, kur soļo? No Jaunatvijas mēs tikko atklājām vietas nosaukumu. Jā, tagad soļoju atpakaļ, jābrauc pa darīšanām. Matīs saka, gribētu 2 nedēļas ar ģimeni atpūsties. Matīs droši. Bet atceramies, jā, kad es ar turismu pakalpojumu sniegšanu pagaidām nenodarbojos. Jā, tātad attiecīgi pašiem jāpameklē ir kāda vietiņa, bet es varu palīdzēt atrast kādu lētu, skatoties kāds budžets, jā, bet es varu atrast kādu vietu no vietējām mājām, kādu lētu vietiņu, kur var apmesties lētu foršu. Tā. Jo Matis, man liekas, tu mums esi jau ilgi ar mums, vai ne? Tā kā tev es varu palīdzēt, nekāda problēma. Atved no Fidži asins akmeni, tur esot iegūs raktūrs, laba enerģija. Opā, es nezināju, ja godīgi. No Fidži, kad es vedīšu kaut ko, es vedīšu kavu. Jā. Tā kā kava ir tāds labs dzēriens, bet ir jāmāk izvēlēties kava, jo te ir labā kava un sliktā kava, kur, teiksim, tāda lētā un dārgā. Bet par asins akmeni es neko nezināju. Kādas tur būs darba vietas? Oi, par darba vietām, tic man, šeit tu būs labi noslogots, jā. Te ir daudz ko darīt, jā. Te ir ļoti daudz ko darīt un milzīgas iespējas, bet tām visām tam man ir vairākas stundas jāstāst.
Veiksmīgi tev diena, Ernest. Paldies tev, Gati. Kāds tur būs darba vieta teltī? Nevar? Var dzīvot teltī arī droši, jā. Bookings tur nedarbojas. Darbojas bookings. Kāpēc, lai nedarbotos? Esmu elektriķis. Kādas iespējas, Matīs? Ļoti liels iespējas elektriķiem ir, jā. Bet vēlreiz, man ir stundām gari jāstāsta. Nopērkat savu zemes gabalu. Tā jau ir iespēja. Atcerieties, jums ir savs zemes gabals. Jūs jau varat viņu izīrēt. Jūs saprotat? Jūs jau viņu varat izīrēt un pelnīt daudz vairāk nekā esot elektriķis Latvijā vai vienalga kur, jā. Tā jau ir iespēja, jau mega liela iespēja, vai nopērkat 2-3 zemes gabals izīrēt. Nu, un papildus piedāvājat elektriķu pakalpojumus, jā. Vai kādu citu saitu biznesiņu nodarbojaties. Te ir biznesa iespēja ļoti liels. Ar Latvijas īpašumiem netieku galā. Nu, Latvijas īpašumiem ļoti vienkārši ir recepti. Pārdod, kamēr vēl vari, nopērc vienu Fidži īpašumu, atdod mākleriem, lai viņi tev strādā, un tu vienkārši saņem naudu no viņiem. Latvijas īpašumi krīt vērtībā. Labi, man kakls ir ciet, tāpēc beidzam šo laivu. Toms, super laiks, super atmosfēra. Es arī vēlētos aizbraukt kā turists tieši Latvijas rudenī vai ziemā droši. Labprāt, tikai atpūsties aizbraukt. Labi, visi, čau visiem, čau!